Laiks runā. Laikam ir mūsu balss, mūsu acis, sirds un dvēselē. Un laiks stāsta. Atbrīvot ceļu pastniekam, pat ja tu negaidi vēstuli. Tā tu pagodināsi cilvēku, kurš savieno pagātni, tagadni un nākotni. Kaut kas mums te ir sanācis. Ko tu dari? Veru vaļā pastnieku. Sērijas laika stāsti, 9. grāmata. Mēs, pastnieki, esam laika tilts. Mēs savienojam cilvēkus. Visādi te var nākt un iet, bet pastnieki būs vienmēr. Lai kāda būtu vara, lai kādi apstākļi un šķēršļi, vēstules vienmēr jāpiegādā adresātam. To prasa mūžības un cilvēcības likumi. Vakar, mīļie, bija lielie sniegi, bija lielie mīnusi, bija visādi, un mēs nolēmām darīt tā, lai kopā ar mums pastnieku atvēršanā varētu būt tik viens, nebaidoties par to, ka viņš tā kā vecos laikos pastnieki varētu palikt sniega kupanā vai šļūgt guleniski pa ledu vai Dievs pasaka, kas vēl varētu būt. Šo raidījumu vai nu jūs skatāties šobrīd kopā ar mums, vai nu jūs noskatīsieties svētā laikā, bet būsim visi kopā. Un tā pastnieka atvēršanas ballīte. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodī, dižani, ražani strādājotī, dižani, ražani strādājotī. Un lai jūs nemulsina tas fakts, ka es jūs jau ar strādāšanu apsveicu, jo grāmatu saņemot cilvēks viņu nopērk un nākamais jautājums, bet kad būs nākamā grāmata, tāpēc jums ir kur augt un ātri un aši, diemžēl jums neviens neļaus atpūsties. Tāpēc lieli sveicieni un liels paldies no pircējiem par kārtējo skaisto foršo grāmatu, kas aizved tiešām tādos nezināmos vēstures līkločos, ko ne katrs uztver kā paši par sevi saprotamu. Ja runājam par pastniekiem, jautājums no Daces un Artūra bija, ar ko jums asociējās pastnieks. Personīgi man pastnieks kā tāds neasociējās, diži varbūt ne ar ko, bet bērnībā es mācījos Mīsas pamatskolā un ceļš gāja garām tautas namam, kur bija milzīga liela sarkana ēka. Un tā izrādās ir pasta ēka, kur tajā laikā bija pasts, dzīvoklīši un vēl veikaliņš, kurā tirgoja sālsradziņu un tomātu sula, kas mums bija ļoti iecienīta. Un tad, kad mēs bastojām stundas, vienmēr ceļš tika mērots garām šai pasta ēkai. Un tikai tagad, lasot šo grāmatu, es tā iedomājos, ka šajā ēkai noteikti arī ir tāda pamatīga, gruntīga vēsture, un par to es neko nezinu. Un diez vai es tagad arī to varētu uzzināt, jo cilvēki, kas tajā dzīvoja, vairs nav. Tāpēc iesaku pētīt tālāk dažādu dzimtu stāstus, lai mums, lasītājiem, būtu atkal jaunumi, ko lasīt, ar ko mēs varētu asociēties katru reizi no jauna, jo ne tikai manā ģimenē, vai tavā ģimenē, vai kādiem radiem, draugiem, kaimiņiem, šie stāsti visiem liekas kaut kur blakus esoši, un tāpēc arī tik ļoti tuvi. Paldies jums! Uzrakstīja man vēstuli ar roku. Un es redzēšu tev cauri, kāds tu esi patiesībā. Rokrakstā ir visa tava būtība, kā tu vēlies, lai tevi saprot. Tieši tas nosaka, kas tu esi, jo nesaprasts tu vari mētāties savā pasaulītē, nevienam nevajadzīgs un viens. Bet mēs esam atnākuši šo laiku pavadīt kopā, kaut sveši, kaut tāli,
bet vienā laikā. Ja tu, puisis, zinātu, ko cilvēkiem reiz nozīmē šīs nelielās 9x15 aploksnītes, kā tās tika gaidītas, tāpat kā cilvēki, kur tās rakstīja, sūtīja, gaidīja. Viņiem pasniegs bija draugs, radinieks, psihologs, mācītājs un ārsts. Jo reizēm no vienas mazas aploksnītes bija atkarīga visa turpmākā dzīve. Iedomājies, vesels cilvēka mūžs. Kad es biju maza meitene, es bieži ciemojos pie vecmāmiņas laukos, un tur pastniece vēstules un avīzes piegādāja zirga pajogā vēl ilgi pēc tam, kad viņas amata brāļi jau bija izvēlējušies motorizētas transporta līdzekļus. Vecmāmiņa mēdz teikt, ka viņa vienkārši citādāk nevar. Gadiem ilgi abas pastniece un viņas ķēvīte bija strādājušas kopā, un tā tam būs būt līdz dienai, kurā vienai, vai otrai vai abām nāksies doties ilgpelnītā atpūtā. Mums bērniem satikšanās ar pastnieci bija svētki, jo reizēm tas nozīmē izbraucienu zirga pajūgā līdz nākamajai mājai, lai pēc tam žigli vicot atpakaļ. Lūk, tādas nostalģiskas atmiņas mani pārņēma lasot Datas Judinas un Artūra Nīmaņa 9. laika stāstu Pastnieks. Paldies abiem autoriem, jo līdztekus citām būtiskām un šodien svarīgām lietām abi mums atgādina, cik svarīgs ir sirds siltums un cilvēciska komunikācija. Ne tikai brīžos, kad saņemam svarīgas ziņas, bet arī ikdienā. Pēc ilgāka laika mēs visi esam sapulcējušies virtuālā grāmatas atvēršanas ballītē. Gribētos teikt, prieks jūs visus redzēt, bet droši vien prieks mums visiem šeit kopā būt. Un mēs šeit nebūtu, ja Dace Judina un Arturs Nīmanis nebūtu uzrakstījuši grāmatu Pastnieks, kas ir 9. grāmata ciklā Laika stāsti. Kad es domāju par pastniekiem, tad atceros gadu, ko pavadīju Norvēģijā, kad biju ļoti jauna. Un toreiz laikam nebūtu pārspīlēti teikt paldies visiem, kas man rakstīja, un paldies pastniekiem, kas šīs nebeidzamās vēstules piegādāja. Es nezinu, vai bez tām es būtu izturējusi to gadu. Un tagad paskatījos savos krājumos, jo es cenšos neapkrauties ar liekām lietām, bet ir tādas lietas, ko nevar izmest. Un tur es atradu, piemēram, šādu. Vai šādu pastkartīti. Vai šādu. Un man jau šķiet, ka paradums sūtīt kartītes, vēstules pa pastu ir ārkārtīgi skaists un sirsnīgs, un no tā nevajadzētu atteikties tikai tāpēc vien, ka ir daudz vieglāk piespiest podziņu un aizsūtīt gifu, lēkājošu kaķīti vai liesmojošu sirsniņu telefonā. Jo tad, kad to roku uzraksti kartīti un aizsūti, tur tomēr iekšā ir arī sirds siltums. Un sirds siltums ir iekšā šajā grāmatā, un kā jau vienmēr Dacei un Artūram arī diezgan dramatiski un aizraujoši pavērsieni. Tāpēc paldies par to, ka grāmata ir, paldies pastniekiem, ka viņi joprojām piegādā vēstules, un paldies visiem, kas tās sūta. Nu tad, kā tas viss sākās? Es tikko tev to gribēju jautāt, vai tu atceries, kā tas viss sākās? Jā, pie iepriekšējās grāmatas mēs rakstījām iepriekšējo grāmatu. Aiz iepriekšēju. Atspulgu vai pat... Nē, mēs rakstījām maskas, un tas bija 23. gads, un rakstot maskas, un domājot par Vecrīgas senajām ēkām, pazemes ejām, dārguma glabātavām, mēs aizdomājāmies par Laika pastnieku. Par situāciju, kad kāds no aizlaika raksta vēstuli šodienai, tev šodienai. Bet, Klau, kāds tev sakars ar pastu, vai vispār tev ir kāds sakars ar pastu un pastniekiem? Ļoti maz, bet tajā pašā laikā pusotru gadu, es nostrādāju sakarniekos Liepājas metalurgā, un tā kā senatnē telegrāfs, telefons un pasts, tas bija viss vienots, tad kaut kur man tur ir saistība ar pastu, ar sakariem, ar komunikācijām jau ir. Tomēr ir.
Un tev? Man ir mazliet vairāk. Mamma ir beigusi sakaru tehniku, un pēc tam viņa strādāja pastā pie pakām. Tā viņa sapazinās ar tēti, kurš braukāja ar smago mašīnu un veda vērtspakas, presi, vēstules un ko tur vēl. Un tētis visu mūžu nostrādāja uz lielās smagās pasta mašīnas, vadādams ļaudīm pastu. Un tad radies tu? Un tad rados es, un tad es studēju režisoros, un kamēr es studēju režisoros neklātienē, tikmēr es strādāju sakaru ministrijā. Pastā, kontrolas un izziņu dienestā mēs dzinām pēdas pazudušiem sūtījumiem. Tā. Reku detektīvi, reku piedzīvojumi, reku vēsture, un kā tik viss tur nebija. Pastāsti, kā tu vadīji pastu mašīnu. Tētis man mācīja braukt. Pasta mašīnas tajā laikā drīkstēja braukt tur, kur citas mašīnas nedrīkstēja. Man bija apmēram 8 gadi, kājas knapi sniedzās līdz pedāļiem, tētis man mācīja braukt. Ai, un mīļā meita ierulēja lielo mašīnu vienvirziena ieliņā pretējā virzienā. Teica, nekas, meitiņ, brauc, mēs drīkstam. Mēs izbraucām, nekas, viss bija labi. Halo, pie mums Pasta un informācijas muzeja Aglonā bija, jā, Dace un Arturs muzeja apmeklēja Pēterdienā. Visas dienas garumā tapināja, darināja, pilnveidoja, papildināja, strādāja pie romāna Pastnieks. Divs, mēs filmu taisīsim, naudiņu vajaga. Man abi vecāki kādu laiku arī strādāja pastā. Mamma strādāja pasta nodaļā pie pakām, pie paku saņemšanas un nosūtīšanas. Un tētis vadīja lielās pakas, arī vērtspakas un tā. Brauca viņam, es atceros, viņam bija gan šāda, gan tāda mašīna, tikai nebija šāda uzraksta. Mašīnām bija zilās kulbas ar slīpo svītru, un pēc tam jau tuvāk mūsdienām jau tas zilā krāsa bišķi mainījās. Bet, jā, tēvs ir braucis visu mūžu nobraukājis kā pastu paku vedējs. Jā, redzēju gan. Iet pa Jelgavas sliedi, gan cietie vāki, gan saturs. Bieza. 2 dienas manuskriptu lasīja. Protams, ka patika. Vēl jau vairāk patika, ka es zinu, ka tam būs turpinājums. Kas var būt romānā labāks, kā aizverot vāku, tu zini, ka būs nākamais vāks jāver vaļā. Kopš Pēterdienas mūsu mājās ir notikuši dažādi notikumi. Gan priecīgi, gan ļoti sērīgi. Rudens pusē tika pazaudzēts šīs mājas saimnieks Arturs Gražulis un Pasta informācijas muzeja viens no veidotājiem, kur Pasta mājā tieši otrādi. Uzrodas 2 saimnieki, 2 mantinieki. Sieviete un vīrietis, Iņ un Jaņ. Visa romāna gaitā tiek pētīta māja, kamēr viņa neatrod tās vēstules. Tas ir kaut kas tāds, jā. Vēstules tā ir maģija. Kad tu pēdējo reizi vēstuli rakstīji? Galvenais varonis, protams, šajā romānā ir Pastnieks. Viņa arots, kas iet caur gadu simteņiem no pastmeistara līdz pastniekam. Un kā pastniekam pasta somā visbiežāk bija vēstules. Pēc grāmatas izlasīšanas, ko es varu pateikties abiem autoriem, Dacei un Arturam, par tik veiksmīgu informācijas ietērpšanu vārdos. Uzmanības noturēšana bija visu laiku, jo paralēli notikumiem, paralēli vērtību skalam analīzēm bija mīles stāsts, bija atriebības, bija plānošanas, bija rīcības, kas pārliecināja, ka viņam var kaut kas neizdoties, bija skaugi, bija labie cilvēki, kas vēlēja labu. Kā jau īsti dzīvē, mēs gadīties, un, protams, aizdomāties lika par tādu lietu kā mantojumu, jo, mūsdienu dzīvē cilvēki nāk un iet, un, protams, arī, un atstāja arī kaut kādas vērtības, un arī ne tikai mutvārdos vai notikumos, bet arī mantiskās. Liels paldies, ka arī man tika uzticēts izlasīt pirmā reizi dzīvē manuskriptu. Paldies, ka grāmatā tika iemūžināti arī Pasta un informācijas muzeja veidotāju vārdi. Pastmeistari bija, pastnieki ir, un pastniekiem būs būt arī nākotnē. Paldies autoriem par darbu!
Es Rīgā, VFA un radiotehnikā strādāju, izšķīros un atnācu uz šejieni. 89. darba tā nebija. Atbraukusi no pilsētas. Piedāvā, vai pēc teviem, vai jau kas tur bija aizgājis? Nē, pēc Lilitas mātes laikam. Laikam, jā. Darbs ir darbs. Ko es biju spēcīga sieva? Viņa jau pasties vēl tagad ar visiem saķīlējumiem. Es biju spēcīga un es nebaidījos. Un man interesanti, pat cik es pati no daudz bērnu ģimenes. Tā kā es nebaidījos, ka tur vai tur smakas, vai tur spaiņi stāv, vai kas. Man tas neuztrauc. Es savu darbu izdaru sveiki, padurījumā. Mīļākās mājas, kur tev cienāja ar cepumiem? Augstkalni. Jā, Kā viņai bija tante. rīti, vai kā viņai bija tas? Nē, nebija viņai rīti mājnos. Augstkalni, Ina, izgājusi visu to... Sibīriju. Jā, Sibīriju un viss, nu, ļoti. Liekas, tu ienāc un tu neskas esi gaidīta. Tā kā, lūdzu, apsēdies, nu, nav laika, tu esi nopakojies, nosvidis, nu, lūdzu, vēl te vēl kaut ko iedzer, vēl, nu, nav laika, man vēl tur tas un tas. Tik un tā viņa pierunā, kaut vai kabatā pīrādziņu iebāž. Vispār vienreizē viņa bija. Ļoti sirsnīgs. Jā, man kampiņa tante vienmēr ar siltām pusdienām gaidīja. Vēl vienā mājā man pa saulīti sauc, oi, mūsu saulīte nāk. Nu kā, nu dabīgi naudu nesu, vai ne? Un tirgoju konvertus un kartiņas, un es jau centos Cik labi? Es ne. cilvēkiem. Nu kā, nu kaut ko piemaksāju. Nu, tu domā, ka man jau nu baigi patika krāmēties tur. Bet par to bišķi plāns bija. Ja tu plānu izpildīji, tad tur tev kaut kāds kapeiks piebirdināja. Un pastmarkas. Nu, tas pats, kas tagad. Nu, tas vecais cilvēks, nu tāds mājas ārā netiek. Nu, un šinīs laikos... Pastāv, kastītes. Šinīs laikos tad tā. Ir tāda telefona un viss. Bet bija taču telegrammas, Nā, kur tur līmēja tos vārdus, vai ne? Tās jau bija tāds, ko uzreiz var redzēt aiznesus. Nu, ne visur līmēja, kas gāja caur teletaipu, tos līmēja, bet bija arī, kur mutiski. Parastā telegramma 40 minūšu laikā, steidzamā 20 minūšu. 40 minūšu laikā. Jā. Aizputināt ceļš uz šitā te, kad ritenis jānes uz muguras. Nu, no dzirnupes uz sviteni. Atvaino lūdzu, tās minūtes jau bišķi pastiepās. Jā, cik es jo neviens jau tev līdzi nestaigāja. Un tas ķīķers nekur nebija piestiprināts, kur tu gāji un kā tu gāji. Bet bija. Tagad šitani, ja bija kāds cilvēks tāds kašķīgāks vai kā, varēja sanākt ziepes, jo bija, kad iedevu grāmatu jāparakstās, ja? Jāpieraksta arī laiks cikos. Es atceros, viņa saka tā, laiks tur ķīķers nebija. Es pa to sniegu gāju un pie bērziņiem, tur tas pagrieziens 90 gā. Un tas vējš un slidenais. Un mana soma un vēstules un avīzes uz kalniņiem tur projām pie tās vaļčukones uz to pāri laukam. Cik jau es varēju pa grāvi salasīju, atnācu un... Galvenos. Jā, es teicu, tu aizēji pati, bet viņiem tas neinteresē. Es vienmēr runāju pretīm. Nu, zini, ar pasniekam ir tā. Jāpazīst cilvēki, kaut kur gandrīz jābūt psihologam. Ir cilvēki, kuram ir jāklanās vai atvainojiet, citam pat jānobirdina asaras, cik tu esi šausmīgi vainīgs un nelaimīgi, citam kulaku galvā. Pati ej, ja tu nevari. Veselību un izturību pasniekiem. Un, protams, nezaudēt komunikāciju un tam līdzīgi un labestību. Все-таки без tās labestības mums nevar. Tās jau visas tādas vajadzīgas lietas. Jā. Un bet ja nebūs veselība, tad tu nevienam nebūs vajadzīgs. Un neko arī nepadarīs, ja nebūs veselība. Bet, mazāk darba. Nu jā, tad mēs palīsim par mežoņiem.
Nu, Tad tikai telefonā viens sēdēs. Tā jau nu nebūs, kad neviens neko nepasūtīs. Gan jau pasūtīs, un tā naudiņa jau būs jāved vienam vai otram, bet būs jāved. Jā. Un es jā, noslēgšu to jūsu prātojumu ar šo citātu no grāmatas 150 un, ja nemaldos, 3. lapas puses. Gadsimti mainās, sabiedrība mainās, jaunie meistari nomaina vecos, pārmantojot viņu amatu. Mēs šim romānam esam devuši žanrisku apzīmējumu gandrīz vēsturiska pasaka. Un, protams, lai pasaka būtu tuva sirdīm un šķietami īsta, mēs esam apzinājuši reālos vēstures notikumus, bet mūsu spēkos nav bijis izbraukāt visu Latviju un apjautāt visus, ko mēs vēlētos. Un jā, mēs esam lasījuši, pētījuši, braukuši, skatījušies, gandrīz vai mērījuši un svēruši, līduši arhīvos, līduši skapjos, putekļainos, ķaudījuši, klepojuši, ko tik mēs neesam darījuši. Un vēl mēs esam satikuši daudz labus un atsaucīgus cilvēkus. Un reizītēm ir tā, ka to cilvēku iepazīsties un iekrīt, ka tādā melnajā laika caurumā un netiec laukā. Un beigās tur sanāk, ja nesadarbība, tad draudzība. Ja nedraudzība, tad lieli plāni, bet reizēm sanāk abi divi. Un tā mums gāja ar Bauskas muzeju un ar Raiti Ābelnieku. Viņam ir ko teikt. Bauskā pasta vēsture mums ir apzināta sākot no 1808. gada, kad ir bijusi pasta stacija, var teikt, zirgu pasts arī Bauskā, un toreizējā tā pasta līnija savienoja Bausku ar Kurzemes guberņas galvaspilsētu Jelgavu. Jo senāk Bauska tajos senākajos pasta ceļos neietilpa. Arī, jo tie galvenie ceļi gāja no Rīgas uz Jelgavu un tālāk gāja variants viens uz Liepāju un tad pa Piejūru uz Austrumu Prūsiju, otrs arī vēlāk izveidoja taisno ceļu no Jelgavas uz Šauļiem un tad uz Tilzīti un tad uz Kēnigsbergu. Bauskā tātad tā senākā zirgu pasta ēka nav saglabājusies, ir zināms, ka koka ēka bijusi un viņa atradusies tagadējās pasta ielas malā, tāpēc arī šai ielai tika piešķirts tāds nosaukums. Zirgu pasta nams atrodas tagad Rīgas ielā. Šī ir senākā pasta ēka Bauskā, kas ir saglabājusies. Tā, kas ir vēl senāka, tā nav saglabājusies, bet šis ir kādreizējais zirgu pasts arī kaut kāda 19. gadsimta vidū uzbūvēts. Šeit arī priekšā bija tā kā piebraucamā vieta, kur ar tām pasta karietēm piebrauc, arī izkrāva to pastu, iekrāva pastu, un ēka ir saglabājusies ļoti labi. Protams, jumta segums ir cits, kādreiz dakstiņu jumts bijis, tagad vēl ir šīfers no padomju laika, bet tā kopumā te var redzēt gan sešrūšu lodziņus, gan arī te galā var redzēt pilderežģi, gan šīs durvis ir ar virsgaismas logu vecās arī saglabājušās un, protams, verandiņa skaistā. Man aizmugurē atrodas ēka, ko baušķenieki sauc par veco pastu, tāpēc, ka šeit pasts atradās līdz 1986. gadam. Pasts, telefona centrāle, telegrāfs. Un šī ir, protams, jau Latvijas neatkarības laika ēka un atrodas blakus vecajam zirgu pastam. Te arī vēl no padomju laikiem ir tas tornis, arī, kas saistās arī ar šo telegrāfa pakalpojumu. Tad tas jaunais pasts tagad Bauskā ir ārpus vecpilsētas, tuvu pie autoostas arī, kur 80. gados veidojās tā kā jauns Bauskas centrs. Ja skatās pa pastniekiem, tad jaunākos laikos viņiem jau vairs nekādu formas tērpa nav, bet pasta pirmsākumos viņi bija tā kā valsts ierēģņu status, viņiem bija formas tērpi attiecīgi arī un, formas tērpi, protams, līdz ar varām mainījās.
vienalga vai tā būtu cariskā Krievijā, jau arī, var teikt, no tā 1808. līdz cariskās Krievijas, var teikt, beigām arī jau tās formas terpi mainījās. Pēc tam, protams, tur Vācu okupācijas laikā atkal bija jau cita forma, Latvijas neatkarības laikā cita forma, un tad pēc tam vēl padomju laika sākumā kaut kādus pastniekiem vēl bija īpašas formas, vismaz cepure bija, arī pēc tam vēlāk izzuda. Pats kolorītākais pastnieks, kas parādās kādās atmiņās, ir pastnieks uzvārdā Kempens, vārds, diemžēl, man nav zināms arī, viņu piemin. Vienas ir mums muzejā Alfrēda Šitkes atmiņas par Bausku 20. gadsimta sākumā, un viņš piemin arī šo pastnieku, kurš ir pratis 3 vietējās valodas, tas ir latviešu, vācu un ebreju valodu. Viņš arī raksta, ka viņš ir bijis liels tā kā filozofijas piekritējs arī, un ka viņš ir pratis ne tikai ebreju, bet arī senebreju valodu. Viņš cilvēkus visus Bauskā pēc sejas pazinis, tāpēc viņš no savas pasta somas uzreiz uz ielas varējis iedot pasta sūtījumu, uzreiz atpazīst un atcerās, ka pasta somā viņam ir sūtījums arī, un citos gadījumos viņš pa vēdlodziņu mājās ir iemetis arī to pastu. Par akurāto un ilgadīgo darbu viņam valdība ir piešķīrusi medaļu, no kuras viņš ir atteicies. Pastnieks mājās tika vienmēr gaidīts arī, viens, ka vienmēr viņš atnesa avīzes arī, un citus preses izdevumus, un otrs jau arī tika gaidītas vēstules. Mana mamma, kurai ir 93 gadi, gaida pastnieku katra mēneša kādā 6. 7. datumā, jo pastnieks piegādā viņai pensiju arī. Tā kā tā funkcija saglabājās. Bet par tām vēstuļu un pastkaršu sūtīšanām, lai savi mazbērni arī kaut ko no tā saprast, tad mēs arī kaut kādus Ziemassvētku apsveikumus atļāvāmies iemest pastkastītē, vai ne, un lai no turienes tiktu arī šis apsveikums nevis savādākā veidā, ka tieši tā izlīmēta aploksnē, un adresāts uzrakstīts, un tur iekšā šī apsveikumu kartiņa. Runājot par draugiem, arī šai grāmatai, tāpat kā visām iepriekšējām, bija sava uzticamā fokus grupa, un mēs gribētu pateikt lielu sirsnīgu paldies tās lasītājiem. Un tā, Elizabetei Viļumai Gražulei, Pastu un informācijas muzeja vadītājai Aglonā, Ilzei Veitnerei, pensionētai klīniskai psiholoģijai, Jānim Vilnītim, uzņēmējam un politiķim, arī Liepājniekam, Gintai Osvaldei Bauskas Globus grāmatnīcas vadītājai, Kristiānam Blumbergam, drošības speciālistam, Antrai Apansjonakai, Jelgavniecei un trakai grāmatmīlai, Arvo Karelsonam, vēsturniekam, pedagogam, Meldrai Gailānai, Reizeknes bērnu bibliotēkas vecākajai bibliotekārei un Rutai Skrebelei, pedagoģei un literātei. Mīļie, paldies! Mums ir diezgan liels draugu pulciņš pastnieku sakarā. Ir. Mēs varētu dažus pieminēt un pateikt paldies. Un patiesībā, ja viņi būtu šeit, mēs ar viņiem labprāt saskandinātu šampanieti. Bet paldies Normundam, Rojā, paldies Elizabetei Aglonā, paldies Vijai un Lilijai Rundālē, paldies Dacei Imantā, ne man, bet otrai Dacei Imantā, paldies vēl veselai virknei ļoti jauku un mīļu cilvēku, kur mums viens pēc otra deva impulsus, lai šī grāmata taptu. Un mēs noteikti vēlamies gada siltākajā laikā, piemēram, doties atkal izbraukumā pa Latviju un satikt jūs visus, kas ir mūs iedvesmojuši. Vai nu arī mēs uzrīkosim draugu pasākumu savā pagalmā un jūs visi brauksiet pie mums. Tā. Tas ir pats labākais. Jā, lūk.
Mēs esam ierakstījuši audio lasījumus 9 grāmatas fragmentiem, kas ir atrodami Pūcmāja LV mājaslapā audio sadaļā. Tāpat ir kāds jaunums interesants. Mums ir domēns Pastnieks LV. Un arī tajā būs atrodami šīs grāmatas audio fragmenti, un ne tikai, bet arī Tālākie plāni šobrīd netiks atklāti, bet ir idejas. sekojiet līdzi jaunumiem mūsu Facebook profilos. Jā. Pārdomas pēc grāmatas Pastnieks izlasīšanas. Cik līdzīgi vārdi – pastmeistars un pastnieks, bet cik dažādas nokrāsas. Abiem vienojušais elements – pasts, bet atšķirīgais starp abiem – laiks un tā ritējuma mantojums. Laika zobu un tehnoloģiju attīstībā izēstais no meistara līdz niekam. Bet tik un tā, joprojām dzīvais, mīļais un neizmirstošais ziņu pārnesējs pastnieks. Šis stāsts ir par vēsturiski mantisko, profesionālo un pat ģenētisko mantojumu, pastmeistaru dzimtu, kura darbs paudzēs kalpoja par tiltu starp cilvēku dzīvēm, informatīvo maģistrāļu savienotājiem un daudzu likteņa ceļa zīmēm, ja informācija nonāca laikā. Ar pastmeistaru gādību tai bija jānonāk laikā. Aizejot, dzimtas pārstāvi atrod savā starpā īstos sava darba turpinātājus, īstus meistarus, kuriem būs pienākums atrastās, mantotās un noslēpumiem tītās vēstules laicīgi nogādāt adresātiem. Ar pirmajām rindām grāmatas autoriem izdodas iegremdēt lasītāju šī iegūtā universālā mantojuma izpētē, liek justies tik nozīmīgam kā pastmarka uz aploksnes, bez kura šis mantojuma stāsts var tikt neatklāts un nenonākt līdz adresātam. Mīlas stāsti, pasta informācijas vēstures fakti un noteiktu vēstures posmu analīze, paudžu dienas grāmatas, dzimtas noslēpumi, apvienojušais elements – mīlestība, caur kuru notiek dzimtas senču mantojuma nodošana, saņemšana un pastnieka kā informatīvā tilta funkcijas turpināšana. Ar nepacietību gaidām grāmatas turpinājumu, lai ienirt galveno varoņu atrastajā vēstuļu somā. Pasta un informācijas muzeja veidotāja. Es esmu izlasījusi vienu brīnišķīgu grāmatu, ko ir sarakstījuši 2 autori – Dace Judina un Arturs Nīmanis. Grāmata sauc Pastnieks. Un šī grāmata ir par laiku, par cilvēkiem, par pastu, par mums visiem. Par to, kas reiz bija un varbūt nebūs, jo 2 reiz vienā upē nevar iekāpt, bet atmiņās taču pakavēties var vienmēr. Ir cilvēki, kas tur vēl joprojām aiz stikla sekcijā kādu apsveikuma kartīti. Un tas nekas, ka tā ir vasara, viņš to izņem, apskatās, un ja vēl kāds ienāk parunāties un tēju padzert kopā, tad mirdzošām acīm stāsta, cik tas ir brīnišķīgi, ka kāds vēl uzraksta īstu apsveikumu, īstu vēstuli. Un te jau var domāt, kad mēs esam rakstījuši paši īstu vēstuli, īstu apsveikumu. Jo laiks ir tas pats, tikai maināmies mēs. Sveiciens jūs mājās, Puču mājās un citās mājās, kur mīt labi ļaudis. Runājot par šīm vēstulēm, ko nes pastnieks, tāpat kā par laikstāstiem, ir jāuzsver, ka tie ir par notikumiem pagātnē, pavisam senākā pagātnē, un par kuriem mēs uzzinām tikai tagad ar nožēlu. Jāatzīmē, nevienmēr mums ir iespēja uzzināt visus apstākļus, kādos ir notikuši šie notikumi, kas ir sekmējuši šos notikumus, un tāpēc vērtējot daudzu cilvēku rīcību, izteikumus pēdējā laikā, gribas teikt un aicināt, saglabājiet cilvēku objektivitāti, jo nereti var novērot, ka cilvēki nosoda citu rīcību pagātnē, nezinot visus apstākļus, nezinot, kāpēc cilvēki ir pieņēmuši tādus lēmumus, rīkoties tā vai savādāk. Un viena no lielākajām kļūdām ir vērtēt savu šodienas prizmu. Protams, ir tāda objektīva kritērija kā labestīgums, cilvēcīgums, šīs rīcības sekas. Tieši tāpēc man gribētos aicināt, un tā ir arī lieta,
uz ko, manuprāt, tomēr aicina šīs grāmatas, ir vērtēt, mācīties no šiem notikumiem, bet ne nosodīt. Es gribētu novēlēt autoriem izturību, nepietrūkstošas idejas jaunu grāmatu rakstīšanai un viss gaidām nākamo grāmatu. Es ceru, ka viņi būs drīz. Līdz šim pasniegs ir bijis tikai pasniegs, dzīves cilvēks, kas savos laikos atnesa vēstules, žurnālus, sūtījumus, bet nekad nebija dziļinājusies pasta vēsturē. Līdz to grāmatu lasot, tas pasta vēsture, tas bija kaut kas, nelasīts, nedzirdēts, nezināts, un pat nebija varbūt interesi par to. Un izlasu grāmatu, liekas tā, jā, viņiem ir bijis ļoti interesanti, bīstami, riskanti. Bet šī profesija sevi saglabājas līdz šim, kad cilvēki pasniegu gaida. Man varbūt bija gadi 6, 7. Sēžam mājās māmu, tēti, māsa bebītis, zvans pie durvīm. Un mēs tajā laikā pusdienu galds vai vakariņu galds uzklāts, galdā cūku pupas, kefīrs, viss kā nākas, zvans pie durvīm. Atver durvis pasniegs. Un saka tētim, jums dokuments pienāk uz rindu uz mašīnu. Tētis, māmas sajūsmā. Pasniegt pie galda, sēžam visi cūku pupas ēdam. Un līdz ar šo, tiklīdz mums ir galdā cūku pupas, es vienmēr atceros šo notikumu, kad pasniegs atnesa vēstulīti, ka vecāki saņēmuši mašīnu, mūsu žigulīti, kas mums kalpoja, protams, gadus, 20. Jo laukos pasniegs ir cilvēks, ko gaida. Viņš atnes pensijas, viņš atnes avīzes, ar viņu var parunāt. Vienpilīgi cilvēki izskata savu dzīvi. Cilvēks, kas uzklausa. Pilsētā pasniegs ir palicis neredzams. Viņš atnāk, iemet vēstulīti vai avīzīti. Vai reklāmas. Jā. Bet laukos jau tomēr arī tie, kas dzīvo laukos, ļoti maz ir jaunieši, salīdzinoši maz ir jaunieši no pilsētām, kas tiecās uz laukiem. Šī doma, ko mēs esam grāmatā ielikuši, ka pagātnē kāds uzraksta vēstuli šodienas tev vai šodienas kādam, un viņš saņem, tas jau ir iespējams tikai caur papīru. Jo šodien rakstīt vēstuli elektroniski kādam pēc 100 gadiem, kā mēs to varam zināt, ka pēc 100 gadiem nolasīs tos datus tādus, kādu šobrīd viņi ir. Tie cipari, tas saciparotais datu kamols viņš ir, un tā pašā laikā viņa nav. Bet papīrs tu viņu var paslēpt. Tu viņu var ielikt celofāna maisiņā, iemūrēt sienā. Tāpēc tas laika kapsulas liek. Jā, tieši tā. Un pēc 1000 gadiem tad tas papīrs būs. Tavs vēlējums pasniegiem? Atnākt vienmēr laikā. Ir vēl kāda lieta. 2 nedēļas jums bija dotas, lai atrisinātu 3 konkursus. Mēs saņēmām 17 konkursantu vēstules, no kurām, īsti kvalificējās 7 dalībnieki, un mums ir 2 uzvarētāji. Zita Gorsvāne un Krišjāņa biblioteka. Mīļie, sveicam! Es biju bērnībā ļoti radošs bērns, un es biju izveidojis daudz dažādas lietas, tajā skaitā arī savu paskastīti, tā teikt. Es biju viņu novietojis dārzā, un man kādu dienu parādījās tajā paskastītē mans žurnāls, ko es tajā laikā pirku un lasīju. Donalds Daks vai Toms un Džerijs, viens no tiem. Un man likās, burvju pasniegs eksistē. Es viņam rakstu zīmīti. Vai es varētu dabūt Donaldu Daku katru mēnesi šajā laikā, kad viņš iznāk, ar visām mantiņām, kas viņam nāca klāt. Un tā arī bija. Bet es domāju, ja reiz viņš var atnest to žurnāls, es domāju, vai tu vari atnest arī to un to, tā kā citu žurnālu. Un tā burvju pasniegs mani pie vietas saka,
kas saka, tomēr, zin kā, kaut kādam limitam tomēr jābūt, zin kā, jā, žurnāli var atnest, bet ne jau visu tavu pasta nodaļu. Man attāvs atmiņā viena bērnības epizode, kad mēs ar brāli spēlējāmies un salauzām pastkastītē vāku. Vecais tēvs to bija pagatavojis no koka, un vāku vienkārši mēs aizmetām. Gan jau, avīzes taču tāpat var ielikt, bet nākamajā dienā lija lietus. Ļoti stipri lija visu dienu bez apstājas. Pēcpusdienā, kad atskanēja klauvējiens pie durvīm, abi ar brāli skrējām pretī, bet tur pastnieks. Lielā lietus metelī lietus pilēja, no viņa lielā pasta soma bija slapja, un viņš izņēma avīzes un žurnālus un deva tēvam un teica tā, ka es jau varēju tās ielikt pastkastītē, bet tādā lietū avīzes var samirkt. Tai brīdī iestājās klusums. Tēvs tā zīmīgi uz mums paskatījās un neko neteica. Bet man likās, ka es tai brīdī gribētu pazust no zemes virsmas, jo man bija kauns. Kauns par to, ko es biju izdarījusi un nebiju pateikusi vecākiem. Te ir runa par lielu cilvēcību. Varēja jau pastnieks ielikt, vienkārši tāpat tās avīzes. Gan jau, ja jau reiz paši ir salauzuši to kastīti, tad tās avīzes arī varēja tā palikt. Bet viņš bija cilvēks. Stāv pie bijušās pastēks. Šobrīd jau tā pasta vairs nav. Bet, ar pastu jau ir saistīts vairākas lietas. Viena no tām jau, protams, ir galvenais sūtījuma piegāde, vēstulīšu nosūtīšana un vēstulīšu saņemšana. Kas tad ir pastnieks? Pastnieks jau ir cilvēks, ir sevišķi lauku reģionos diezgan gaidīts ciemiņš. Atnes avīzīti, žurnālīti, nogādā vēstulīti, tālākas lauku mājas un vecāka gada gājuma cilvēki. Pastniekam var palūgt arī kādu zāli, atvest no centra, arī no aptiekas, kas ir vienā bijušās pastēkas galā, vai kaut ko no bodēm. Un tā kā lauku ciematos to pastnieku bija arī vairāk, viņi bija sadalīti pa posmiem, tad, protams, bija iespēja izdarīt vēl kādu lietu. Varēja arī ar to cilvēku parunāt. Tagad vienam pastniekam ir vairāk pagasti, iesēžās dzelzs rumakā, ātri nogādā, bet tā laika parunāties, veikt to sociālo funkciju vairs nav tik liela iespēja vienkārši parunāties. Bet viss iet un mainās. Ja tā labi ieskatās, tad pasta mājai kā ēkai savs sargs ir saglabājies. Klau, bet vai mēs viņus atstāsim bez mājas darba? Nē, nekādā gadījumā. Nebūs tā, ka kāds tā mierīgi vienkārši dzīvos. 1 konkurss, 1, 2, 3 konkursi noslēgušies, laiks jaunam. Skatoties šo raidījumu, klausoties mūsu raidījumu viesu stāstījumus un droši vien arī palasot grāmatu un parunājot ar saviem tuviniekiem, jūs noteikti atcerēsieties par vecajām pasta ēkām, pasta mājām, pasta centrālēm, zirgu pastiem, kas nu tur vēl savā apkaimē. Tad lūk, nākamais konkurss ir fotoetīde ar stāstu. Pasta māju stāsti. Atsūtiet mums bildi ar garāku vai īsāku stāstu, tas ir kā katram patīk, no savas apkaimes. Kādi ir jūsu apkaimes veco pasta māju stāsti? Un kas būs konkursu uzvarētājiem? Konkursu uzvarētājiem pirmkārt būs šī grāmata, otrkārt būs īpaša veicināšanas balva no izdevniecības Latvijas Mēdī. Visticamāk, tā varētu būt, tas varētu būt kalendārs, tā varētu būt gada grāmata, tā varētu būt kāda noderīga pamācību grāmata. Katrā ziņā kaut kas visnotaļ noderīgs. Un paši labākie stāsti ar attēliem, bildēm, ilustrācijām, protams, nonāks mūsu jaunajā mājaslapā. Jā. Jo pastnieks ir tas, kurš
kā mēs grāmatā rakstījām, tilts starp pagātni, tagad un nākotni, ka šie stāsti varētu kādu laiku, ilgāku laiku, uzturēties pasta mājā. Mājaslapā pastnieks. Nu, tad jau laikam arī jāsaka līdz galam. Nu, līdz galam. Pastnieks LV ir reģistrēts, adrese pieder mums, un jau tuvākajā laikā mēs jūs aicināsim uz virtuālo 3D tūri pa pasta māju. Ziņas sekos. Nu tā, mīļie, šodienas ballīte laikam ir noslēgusies. Lai jums jauks vakars ar pasnieku vai bez pasnieka, labāk jau var savā ģimenes lokā. Atcerieties par saviem draugiem, uzrakstiet saviem draugiem vēstules ar roku vai aizsūtiet kādu kartiņu, lai pasniekiem ir darbs un pasnieki ir mūžīgi. Un sirdīs prieks. Un ko mēs? Mēs strādāsim tālāk. Rakstām 10. Jā. Labi. Reģe. Reģe. Čau, mīļie. Tā. Tā.